Kā jau katru svētdienu mēs kopā ar SEM laboratorijas jauniešiem turpinam eksperimentēt. Jāsaka, gan mūsu vecāki, gan vecvecāki vēl atcerās tos laikus, kad televīzija un kino bija kaut kas prātam neaptverams, mistisks un īsti nebija skaidrs, kā tas vispār nonāk līdz mūsu televizoriem. Bet laiki ir mainījušies. Mūsu jaunieši visi to zina. Tikai vajag laiku, pacietību, labus skolotājus, idejas, protams, arī tehniku, un tu savas domas vari pārvērst īsfilmiņās, filmetrāžas filmās un raidīt to visai plašajai pasaulē. Tā saka radi un rādi. Tieši tā sauc arī jauniešu neoficiālo organizāciju pulcēšanos Digitrix, kur kopā ar Jaunatnes starptautisko aģentūru veido īsfilmas, stop motion filmiņas par dabas saglabāšanu un saudzēšanu. Izklausās pietiekoši interesanti. Skatāmies! Neformālā izglītība. Šis jēdziens starptautiskajā vidē ir pazīstams jau no 20. gadsimta 70. gadiem, taču Latvijā tā ir samērā jauna tendence. Pie mums pamata izglītība ir formālā izglītība, tāda, kas tiek pasniegta skolās un augstskolās. Savukārt neformālā izglītība tiek organizēta ārpus formālās izglītības sistēmas. Tie ir dažādi kursi, atsevišķas lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības. Šodien mūsu jauniešiem ir dažādas iespējas iepazīties ar neformālās izglītības apmācības paņēmieniem. Viens no tiem ir dalība radošajā darbnīcā Radi un Rādi. Tur jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem veido īsfilmiņas par tēmu vides saudzēšana un saglabāšana. Projekta beigās dalībniekiem būs iespēja noskatīties savus kreatīvos darbus uz lielā ekrāna kinoteātrī Multikino. Radošās darbnīcas Radi un Rādi laikā jaunieši apgūst stop motion tehnikas paņēmienus. Tas ir viens no neformālās izglītības veidiem. Es savu stop motion saprotu kā nedzīvu lietu padarīšanu par dzīvu. Var sakot, ikdienā maisiņš pieņemsim nekosts pats no sevis, ne ābols neripos pats no sevis. Var ar dažiem filmēšanas veidiem panākt to, lai, var sakot, kustētos nedzīvas lietas. Kā tā ļoti laikietilpīgs process, bet ir baigi forši. Īsfilmiņu uzņemšana stop motion tehnikā nav viegls process. Lai iegūtu nepieciešamo rezultātu, projekta dalībniekiem ir krietni jāpapūlas. Sākumā vajag izdomāt tieši ideju, kā un ko filmēt, pēc tam vajag padomāt pa vidi, varbūt aktierim vai kādam dekorācijam, un pēc tam paņemt kādu kameru vai zieptrauciņu vai spoguļu kameru, derēs arī kāds telefons ar kameru. Tur vajag vienkārši to ideju, prātu, varbūt kaut ko, lai būtu interesanti. Vienas dienas laikā projekta dalībnieki izdomā īsfilmas ideju un izveido scenāriju. Tālāk safotografē nepieciešamo materiālu un veic īsfilmas montāžu un pēcapstrādi. Vai sarežģīti izveidot šādu stop motion īsfilmu? Nē, nav nemaz tik traki. Kā es to daru? Es vienkārši nobildēju. Es pakustinu, piemēram, kāju, nofotografēju. Tā pamazām, kamēr rodās kustība, un pēc tam tas tiek montēts. Radošās un aktīvās dienas beigās projekta dalībnieki sapulcējās, lai noskatītos jaunizveidotās īsfilmas. Jaunieši katrs prezentēja savu ideju un uzklausīja citu dalībnieku vērtējumu. Bija vietas, kuras tiešām ļoti labi tika attēlotas ar to mūziku. Mūzikas izvēle arī bija ļoti laba. Es teiktu 8/9, pat, jo tiešām bija arī, bišķi arī tirpis noskrēja pa muguru un jā. Bija labs darbs, man patika. Man kā skatītājiem patika. Tu vari labāk? Tad pievienojies SEM laboratorijas komandai. Tiekamies jau nākamnedēļ. Oh,